es sāku darboties Sabelē ar šiem jauniešiem. Ja, tā laikā viņi vēl bērni bija. Tagad, ja viņi ir izauguši jaunieši, bet es jau gaidies, jau cerēju no viņiem kaut kādas vērtības. Es atcerējos to, kad man teica, ka Roms it kā savā vidū ir kā autoritāte, ka viņi sapratīs to, ka viņi redzēs, kā tas notiek, ka viņi to pieņems. Viņi gribēs to pašu, bet izrādās, ka tā tomēr nav. Un tie arī tie paši jaunieši, kuri bija bērni, es, protams, vecāks par viņiem, viņi tagad ir tādā vecumā, kad uzsāks studiju gadus. Ja? Tieši tas pats vecums. Un es tagad viņiem paskatos, nav nekas mainījies. Ja? Iedomājos, tagad tie jaunieši, kas tur tagad ir tādā vecumā, kāds bija man, tie 18, 17 gadi. Ja tie tagad visi uzsākt kaut kādu izglītošu procesu, kaut ko viņi darītu, tur jau pabeidz cik tā skola, cik tās klases, 9, 12 būtu noteikti. Kāpēc viņi to nav izdarījuši? Protams, tur ir tādi, kas ir beiguši, bet tās programmas jau ir ar speciālu programmu. Sabeli. Skumīgi ir par Sabeli ļoti, jau redzot, kas tur notiek. Jā, kad mūsu cilvēki vairs tur nav, jā, visi ir izbraukuši, kaut kādi ir palikuši, tie, kas dzīvo gadījuma darbos, viņiem tur kaut kas ir, un lielāko viņiem ir, bet tā pašā laikā arī viņiem nav. Tātad viņi tur izdzīvo. Jā, šodien dzīvo, rīt jau domās. Vismaz es to saskatu, jo tie jaunieši, kas tur ir, es neredzu viņiem nākotni vairs. Ja viņi nebrauks ārā no turienes, viņiem tur nedzīvo.